pauzītes, ne pat jau tagad. Jau tagad tiek mainīts nost Odišārija, Odišārijas vietā Mikaze Nagasava. Un tāpat Porsāns Klemantē. Viņam spēle ir noslēgusies. Elvis Stūglīs pirmo reizi otrajā puslaikā šīs divas trešdaļiņas jau ir cauri. Un paliek pēdējā trešdaļa puslaikā un pēdējā sestdaļa mačā. Vēl 15 minūtes, protams, vēl kompensācijas laiks. Taču ļoti vēla spēles fāze. Ļoti daudz ir izturējusi Jelgava, vai izturēs līdz pašām beigām. Nagasava iesaisties jau. Ondžejs Ulmans arī saņēmis dzelteno kartīti. 3 brīdinājumi Jelgavas komandas rindās, neviena RFS. Visā visumā Kristaps Ratnieks aizvada stabilo spēli kā galvenais tiesasis, taču arī, manuprāt, spēle ir tā diezgan raiti. Un bez daudzām svilpēm. Paničs noteikti spēlēs uz komandu šādā situācijā. Zelenkovs. Brīva zona Maraša. Maraša klasiskais centrējums. Petrs Marašs paceļ bumbu gaisā. Ir iespēja got vārtus. Bumbu vārtu priekšā. Izmisīgs lēciens. Dvoržāks. Dvoržāks glāb Jelgavu. Abas reizes tas bija Elvis Stūglis. Šeit nomesta bumba Elvis Stūglis ar kāju. Un pēc brīža Elvis Stūglis jau tikai RFS treneriem, komandai, atbalstītājiem. Tas ir ārkārtīgi neglīts rezultāts un mēģinās izjaukt šo čempioni. Nagasava. Sliede. Uz tam cits 22. numurs bumbu nocēla. Lipuščeks, Nagasava. Pēdējās minūtēs Jelgavnieki nav pratuši atrast spēkus un meistarību, lai aizskrietu uzbrukumā. Ir jācīnās aizsardzībā. Dvoržāks kā vāvere ritenī tur griežas dažādos paņēmienos, dažādos veidos, ar dūrēm sit projām, lecienos, atvaira bumbu. Un tagad vēl viena iespēja, vēlreiz Dvoržāks. Sistēmiski spēlē RFS, un tas nav nekas slikts, tieši pareizi. Kāds teiks, vai kaut ko citu pamēģināt. Nu, es nepiekrītu. RFS dara to, ko pieprot vislabāk. Marašs viņa 21. centrējums. Tālāstava virzienā. Tukši vārti pāri tukšiem vārtiem sit Nagasava. Šoreiz Elvis Stūglis nesita pa vārtiem pats, bet uzliek uz paplātes. Sušī Nagasavam. Un Nagasava vienkārši paņem un pārsit to 3 metriem pāri pārlitim. Kāpēc tā? To vaicā viss RFS treneru štābs. Neticami, neticami. Te var filmu radīt. Līdzutēji. Joprojām turpina RFS komandu atbalstīt līdzutēji. Skaļš atbalsts trībīnēs, teicama atmosfēra, bet līdzutēji vēlas redzēt gūtos vārtus no RFS komandas. Labs trīsstūrītis, kurā piedalījās Marašs, Paničs, Nagasava. Nagasava centās 1-1 Maiču. Nogrūž Nagasavu, nav svilpas, par ko neapmierināts Morus un pārējie. Tas draud beigties ar RFS punktu zaudējumu, bet vēl ir laiks, vēl ir 110 sekundes. Maraša centrējums soda laukumā, tur daudz lielo spēlētāju. Bumba varbūt veiksmīgi atlieks. Nagasava, kurš pirms brīža netrāpja tukšos vārtos. Nagasavai, viņš ir parādā treneriem. Un pats sev. Savaļnieks, Savaļnieks centrējums. Peilāns nenobloķē. Savaļnieks, Nagasava ar galvu. Bomba kaut kur tur burzmā, bet tajā burzmā apmēram 4-5 Jelgavas spēlētāji. Un viņi sadaka rezultatīvo piespēli un Darko Lemaiča gūtajiem.